Liepājas pianismu zvaigžņu festivāls ir pieredzējis uz savas skatuves gan džeza mūziķus, gan kori, gan daudzus dažādus krāsainus sastāvus. Un ir jāsaka tā, ka arī kino mūzika, arī filmas, arī daudz citas tādas, tā kā papildu darbības visām norisēm. Un man liekas, ka tas tikai bagātina šo festivālu. Un ir jāsaka tā, jo dziļāk festivālā, jo vairāk pārdomu raisās. Tagad mazliet pēc šīs rotaļīgās, vieglās, beigu izskaņas ir diezgan grūti atgriezties atpakaļ koncerta sākumā. Bet tomēr, atgriežoties uz pašu sākumu, es gribētu teikt, ka tiešām ļoti liels prieks redzēt mūsu jauno, kvalitatīvo Xylem trio uz mūsu skatuves. Un lai arī puiši teica, ka viņi ir pirmoreiz Liepājā, acīm redzot šādā sastāvā pirmoreiz, tomēr pirms dažiem gadiem ar brāļiem Petrauskiem mēs varējām iepazīties šeit pat uz Liepājas teātra skatuves kopā ar Zanu Dombrovsku. Tā bija mazliet arī tāda alternatīvās mūzikas programma. Un šoreiz tātad šis trio ir kopā ar Rihardu Zaļupi, kurš pats ir ne tikai izcils sitamo instrumentu meistars, perkusiju meistars, bet arī komponists. Ja mēs paskatāmies Riharda Zaļupas mājaslapu, tad viena gada laikā mēs varam atrast jau vairākus mūzikas albumus. Mēs ievadā dzirdējām, ka gan šis trio, gan arī atsevišķie puiši ir saņēmuši dažādas balvas. Es gribētu teikt, ka viņiem ir ārkārtīgi laba izglītība, klasiskā izglītība. Piemēram, Raimonds Petrausks studējis doktorantūrā pie mūsu izcilās pedagoģas profesors Jeļenas Ļebeģevs un rakstījis promocijas darbu par improvizāciju. Un savukārt Rihards Zaļupi ļoti skaisti raksta koru kolektīviem ansambļiem, Anima Sola, tikko ir iznācis koru Maska, ieraksti ar Riharda Zaļupas mūziku. Un jāsaka tā, ka tad, kad mēs nonācām koncertā līdz tā saucamajam Albinoni Adagio, Nikolai Bensona izpildījumā, faktiski es teiktu, ka mēs nonācām līdz šī koncerta virsotnei. Un šeit es saskatu tādu tiltu arku, kā patīk teikt muzikologiem, no tātad mūsu svētdienas koncerta, no Ļahova Čaikovska otrā klavieru koncerta izpildījumu, kur faktiski mēs redzējām es gribētu teikt tā, ka šis krievu pianists ir fantastiski intelektuāls, emocionāls, un es gribētu teikt, ka šis svētdienas Čaikovska lasījums, tās ir, kā lai pasaka, tās ir sfēras, kur lieli cilvēki, ģēniji runā ārpus šīs realitātes. Tā ir cita līmeņa saruna. Un tad, kad mēs šodien klausījāmies Bensona lasījumā, Liepājas simfoniskā orķestra un grupas lasījumā Albinoni Adagio, faktiski ir tā, ka, teiksim, šis viens skaņdarbs, kas ir izturēts stingri izteiktā vienā afektā, tādā varētu teikt lamento stilā, un šis džeza piestiens, šī improvizācija, šīs sarunas, šī komunikācija, tā notika tādā citā līmenī. Tas nav patīk, nepatīk, vai virtuozi, vai nav virtuozi, bet tās ir sarunas, tā ir komunikācija ļoti augstā līmenī. Un džeza mūzikā, mēs zinām, ir ārkārtīgi intelektuāla mūzika.